notiks? Kā pieklājīgā sabiedrībā mēs atļaujam paskaidrot. Nodod analīzi! Labdien! Jā, es pacentīšos drusku skaļāk, lai visi klātsošie varētu dzirdēt. No vienas puses ir gandarījums, ka Latvijas sabiedrība ir tik organizēta, jo sevišķi motociklisti un nāk pārstāvēt savus intereses. No otras puses ir grūti, protams, pieņemt smagus lēmumus un tos izpildīt. Daudz vieglāk ir vienkārši iespiest gāzi grīdā. Mēs varam spiest gāzi grīdā vienreiz, divreiz. Un pāris gads atpakaļ, spiežot gāzi grīdā, visa sociālā budžeta nauda, visa pensija nauda, pārsteigums tiek ieskaitīts pamat budžetā un veiksmīgi nospitērēt. Pārēks no budžeta! Es skatos, lielākā daļa klātsošo ir manā vecumā vai pat jaunāk. Ciedie vēl izpilsoņi. Ja jūs gribat saņemt pensiju, pensijas gados. Piedāvāja ļoti konkrētu variantu, kur izpildot nebūtu jānāk pie šādas lēmumu par transporta nodevām. Konsolidē Dienvidu tiltu! Mēs piedāvājam aplikt uzņēmumu, lielu uzņēmumu peļņu ar veco nodokli 25%. Diemžēl šis priekšlikums neguva atbalstu. Šobrīd ar šo transporta līdzekļu nodevu tiek zināmā mērā uzlikt galvas naudu sabiedrības aktīvākiem cilvēkiem. Bet, kā jau es teicu, parādi ir jāatmaksā. Parādi pensionāriem ir jāatmaksā. Nav parādā nevienam! Nevienam mēs neesam parādā! Upā! Par to, kas ir transporta līdzeklis un kas ir ekskluzīvs transporta līdzeklis. Lai būtu šī atšķirība, mēs Garkārta kungam pasniedzam dāvanu no Motokluba asociācijas. Jūs esat Ņemot vērā man, ka amatpersonai šī dāvana būs jādeklarē jānodod satiksmes ministrijas rīcībā, un pēc tam, pēc amatbeigšanas, mums būs varbūt iespēja arī viņa izpie, bet droši vien